Diemžēl, diemžēl sēdi nāksies sākt ar skumju ziņu. Droši vien aicināšu arī jūs uz mirkli pieminēt ar klusumu brīdi. Diemžēl tikko pat ieraudzīju ziņu portālā, ka devies mūžībā ir arī mūsu goda loceklis Andris Vilks. Tā kā ļoti tāda šokējoša ziņa, jo nesen ar Andri kopā bijām Stradiņu lasījumos un arī orgkomitejas darbos, tur darbojamies. Šobrīd viņš diemžēl ir jāpiemina, kā mūžībā devies. Mirkli arī padomāsim par Andru un tad turpināsim mūsu sēdi. Jā, paldies, kolēģi. Kādam droši vien tur mikrofons būtu jāizslēdz. Bet jau tajā brīdī, kad nerunā, pabrīdinu jūs runātājus, tā kā zināt, ka sēde arī tiek ierakstīta, bet tas jau ir tradicionāli, tad mūsu sēdes tiek ierakstītas un saglabātas arī arhīvā. Šīs dienas sēdes, tātad dienas kārtība mums ir tāda, kad mēs uzklausām tos, kuri ir šīs 1924. gada laureāti konkursā, vai tā var teikt konkursā, grūti pateikt, nozīmīgākie zinātnes sasniegumi, kur tiek izvērtēti un kuri ir kļuvuši par laureātiem. Atcerieties, kad mēs apspriedām dienas kārtību, tad bija arī tādi daži iebildumi, jo skaidrs, ka ļoti daudz ko gribas paveikt, ir daudz aktuāls tēmas, kuras gribētos apspriest tādā vai citā formātā. Tomēr kaut kādā atteikties kaut kādā veidā no šiem zinātnes sasniegumu laureātu uzklausīšanas arī domāju, ka nav prātīga ideja, jo mēs visi esam ļoti aizņemti un ne visus darbus mēs varam izlasīt, bet tiešām šie sasniegumi ir to pelnījuši, lai par viņiem pastāstītu, turklāt pirmajā personā pats autors vai arī tur autora kolektīva vadītājs, par to iepazīstināt kolēģus. Es domāju, es vismaz katrā ziņā vienmēr šos lasījumus ar lielu prieku gaidu, šos ziņojumus uzklausu. Ir tiešām vērtīgi, un es domāju, tāpēc arī mēs nemainām to kārtību un uzklausām tradicionāli tātad šos zinātnes sasniegumu laureātus. Un tad rītdien mēs viņus godināsim klātienē, un tiksimies šeit augstceltnē, bet tad šobrīd uzklausām pirmos 3, kur ir piekrituši arī šodien uzstāties. Vai Daigra Zeckas kundze ir izdevies pieslēgties šeit? Labdien, esmu klāt. Esiet klāt, ļoti labi. Tad man ir tas gods jums dot vārdu, vai ne? Tātad jūsu darbs ir iegūst pelnīt iekļūst starp sasniegumiem un augstu novērtēts, un es atļaušos tad nolasīt to viņu nosaukumu latviešu valodā. Tātad darbs, kurš ir izdots tātad ļoti prestižā izdevniecībā, monogrāfija Bostonā, ja bija, ja nemetos. Tātad, kā lūdzu? Nīderlandē, bet viņiem ir mājas dažādās valstīs. Dažādās valstīs, jā. Vispārējie tiesību principi, dabiskās tiesības, juridiskās metodas un sistēmas principi. Lūdzu, tad esam gatavi jūs uzklausīt. Vai jums ir arī prezentācija? Ne, prezentācija gan man nebūs. Es izstāstīšu. Tad tas laiks parasti ir, tā mēs dodam 15 minūtes, 20 ar jautājumiem. Jā, kolēģi, liels paldies, es saprotu. Un liels paldies par jūsu laiku. Un es centīšos būt īsa un tiešām galvenās lietas izstāstīt. Vēlreiz labdien, cienījamie kolēģi! Lielā pateicībā par to, ka man ir dota šāda iespēja jums izstāstīt pētījuma būtību un galvenos secinājumus. Un, protams, lielā pateicībā par to, ka Latvijas Zinātņu akadēmija ir atzinusi šo pētījumu par tādu, kas ir pelnījis būt laureāts 2024. gadā. Tātad par pētījumu. Šis pētījums uzrāda jaunu
un visaptverošu tiesību teoriju. Tādu teoriju, kas ir raksturīga demokrātiskām un tiesiskām valstīm. Tātad jaunu tiesību teoriju, iepriekšējo un vispārīgo tiesību teoriju vietā. Ja? Šo vispārīgo tiesību teoriju pamatlicēji visiem mums zināmi tādi pasaules tiesībnieki, kā piemēram Hans Kelzens, Herberts Lionels Hārts. Šīs vispārīgās tiesību teorijas bija formulētas ņemot vērā, kādā tiesiskajā iekārtā tās darbojas. Tātad neatkarīgi no tā, vai tā ir totalitāra, autoritāra vai demokrātiska valsts, ja? Un tas no mūsdienu viedokļa raugoties ir šo tiesību teoriju vājums, jo tās nostāda tiesiskās sistēmas centrā likumdevēju, jeb valsti, proti viss, ko likumdevējs pieņem, ir tiesību norma, neatkarīgi no tā, kā šo tiesību normu pieņem, un neatkarīgi no tā, kāds ir šīs pieņemtās tiesību normas saturs. Ja? Proti, neatkarīgi no tā, vai šī tiesību norma ir taisnīga, vienlīdzīga, cilvēka cieņai atbilstoša, ja likumdevējs to ir pieņēmis, tā ir tiesību norma, un tā visiem ir jāievēro. Centrālā zinātniskā novitāte šajā teorijā ir tas, ka vispārējie tiesību principi ir tiesību norma. Tā ir nerakstīta un vispār saistoša tiesību norma. Ko tas nozīmē tiesiskās sistēmas ietvarā? Tātad tiesību sistēmā vienlaikus spēkā esoši pastāv divu veidu vispār saistoši priekšraksti. Likumdevēja pieņemtas tiesību normas, varas dalīšanas principa ietvarā suverēns jeb tauta ir deleģējusi likumdevēja tās pieņemt, un nerakstītas tiesību normas, vispārējie tiesību principi, kuru avots ir pats suverēns, jeb tauta. Suverēns jeb tauta šajā teorijā kā sākotnējais un galīgais tiesību avots. Suverēns, kas radīs šo tiesisko sistēmu, lai tā nodrošinātu suverēna tiesisko attiecību regulējumu, un tādā nolūkā ir deleģējis valsts varas atzariem strādāt, lai to nodrošinātu. Bet kādā veidā? Un suverēns ir pasludinājis, kādā veidā? Kā neatkarīgas, demokrātiskas, tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Suverēns to ir pasludinājis ar tiesiskās sistēmas pamatnormu, un tieši no tās ir atvasināti vispārējie tiesību principi, kas jau pirms valsts institūciju izveides, pirms normatīvo tiesību aktu izstrādes, ja, jau noteikti šīs tiesiskās sistēmas gan struktūru, gan saturisko tvērumu. Tas, ka vispārējie tiesību principi ir tiesību norma, nozīmē to, ka to piemērošanu pārkāpuma gadījumā nodrošina valsts ar piespiedu mehānismu palīdzību. Tas, ka vispārējie tiesību principi ir nerakstīta tiesību norma, nozīmē to, ka tie savu vispār saistošo spēku iegūst tieši no suverēna tautas. Šie principi pastāv jau pirms likumdevēja, un likumdevējs tos nevar atņemt vai nesamērīgi ierobežot. Atņemšanas vai neveiksmīgas ierobežošanas gadījumā iestājas tiesiskās sekas. Šāda likumdevēja tiesību norma tiek atzīta par spēkā nēsošu, un to savukārt suverēnu uzdevumā kontrolē un dara tiesu vara. Kuri tiesību principi tad ir vispārējie tiesību principi? Šeit tātad tiesību teorija piedāvā 3 saturiskās grupas. Ar vispārējiem tiesību principiem no visa tiesību principu klāsta saprot tādus priekšrakstus, kas pirmkārt izteic tiesiskās sistēmas, tās daļas vai kādas institūcijas augstākās vērtības, visas dabiskās tiesības. Tās ir tiesības uz dzīvību, brīvību, īpašumu, izglītību, veselību, proti likumdevējs demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Tās tiesības nevar atņemt un nevar tās nesamērīgi ierobežot. Otra grupa ir tie principi, vispārējie tiesību principi, kas nosaka institūcijām, kuras piemēro tiesību normas, kā eventuāli piemērojumā tiesību norma ir jāmeklē, jāinterpretē, kā jāatrisina kolīzijas, kā jāargumentē tiesu nolēmumi,
lai katrā lietā sasniegtu taisnīgu rezultātu. Jo taisnīgums ir demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskās sistēmas galīgais mērķis. Tātad visas juridiskās metodes ir nerakstītas tiesību normas demokrātiskā tiesiskā valstī, ko likumdevējs nevar atņemt un nevar pateikt tiesu varai. Sākot ar rītdienu, jūs vairs piemērojot tiesību normu, nelietosiet interpretācijas metodi vai neargumentēsiet savu nolēmumu. Un trešā grupa ir tie principi, vispārējie tiesību principi, kas noteic tiesiskās sistēmas vai kādas nozares sistematizāciju. Nu, piemēram, tas ir varas dalīšanas princips, normatīvo tiesību aktu hierarhijas princips, tātad, kas nosaka to, kādā veidā tīri sistematizācijas ziņā demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskā sistēma funkcionē. Ir pakļauts šo vispārējo tiesību principu noteiktajām prasībām. Likumdevējam ir jāpieņem rakstītās tiesību normas pienācīgā likumdošanas kārtībā, atbilstoši labas likumdošanas principam. Kāpēc? Lai nodrošinātu tautas uzticēšanos valstī un tiesībām. Un arī saturiski likumdevējam ir jāpieņem savas rakstītās tiesību normas atbilstoši vispārējiem tiesību principiem. Tātad pieņemtajām tiesību normām ir jābūt, piemēram, vienlīdzību, taisnīgumu, tiesisko paļāvību, tiesību uz īpašumu, taisnīgu tiesu, ja, un tā joprojām nodrošinošām. Savukārt likumdevēja kļūdas gadījumā tiesas pienākums savukārt ir veikt rakstītās tiesību normas korekciju ar attiecīgo juridisko metožu, kas, kā jūs atceraties, ir vispārējie tiesību principi, pielietošanas palīdzību. Piemēram, pielietojot teleoloģisko interpretāciju, likuma vai tiesību analoģiju, teleoloģisko redukciju, tādā veidā paplašinot vai sašaurinot tiesību normas sastāvu atbilstoši likumdevēja gribai un normas rācio legis. Tātad, pēc aksioloģiskās nozīmes tiesiskajā sistēmā vispārējie tiesību principi, kā nerakstītas tiesību normas, kuru avots ir tieši suverēns, prevalē pār rakstītajām tiesību normām, kuras ir pieņēmis likumdevējs suverēna deleģējumā. Pēc funkcionālās nozīmes, jeb funkcionālās iedarbības mehānismu tiesiskajā sistēmā, vispārējie tiesību principi atšķiras no rakstītajām tiesību normām, jo tiem piemīt svara dimensija. Līdz ar to šī jaunā tiesību teorija piedāvā ne tikai metodoloģisko risinājumu, kā vispārējie tiesību principi iedarbojas uz rakstītas tiesību normas pieņemšanu un piemērošanu, bet arī kā pašu vispārējo tiesību principu saturs tiek metodoloģiski noskaidrots. Ja? Un kādas ir atšķirības šo nerakstīto tiesību normu piemērošanas procesā atšķirībā no likumdevēja pieņemto rakstīto tiesību normu piemērošanas. Un proti, tās atšķirības ir šādas. Pirmkārt, vispārējo tiesību principu saturs tiek noteikts ar konkretizācijas metodi, atšķirībā no rakstītajām tiesību normām, kuru saturu un patieso jēgu nosaka ar interpretācijas metodas palīdzību. Otrkārt, šī funkcionālā atšķirība izpaužas tā, kā starp vispārējiem tiesību principiem nepastāv hierarhiskas attiecības juridiskā spēka ziņā. Tad kolīzijas starp principiem tiek risinātas ar svēršanas un vērtēšanas metodas palīdzību, nosakot, kuram no tiem ir lielāks svars tieši attiecīgajā situācijā, un šajā te kolīzijas risināšanā ir jāņem vērā konkrētos sociālos, ekonomiskos, politiskos un citus konkrētās valsts apstākļus noteiktā laika brīdī ar mērķi panākt labāko iespējamo kompromisu. Un trešā funkcionālā atšķirība ir tā, ka vispārējo tiesību principu piemērošanas procesa atšķirībā no rakstīto tiesību normu piemērošanas norisina vērtējošās subsumpcijas schēmā, kas pieprasa no tiesas tātad tiesai uzrādīt juridiskā siloģisma trešo premisu un atbilstoši aizlieguma principiem to pamatojošo vērtējumu slēdzienu ķēdi. Lūdzu, tas tad ir īsumā, ko es gribēju jums izstāstīt par jauno tiesību teoriju, kas ir raksturīga demokrātiskām un tiesiskām valstīm. Lielas paldies! Paldies! Tiešām ļoti saturīgi, ļoti koncentrētu ziņojumu par iekļaušanos laikā. Tieši tā kā droši vien ir arī jūsu monogrāfijas, tas kopējais saturs, skaidri, saprotam, konkrēti. Nu, lūdzu, kolēģi, ir
nedaudz laiks jautājumiem. Mūsu juristi, kas ir pieslēgušies, droši vien kādam noteikti varētu būt kāds jautājums. Visi tā klusē. Un nejuristiem, kas nav juristi. Šķiet, ka viss tiešām bija tik ļoti izsmeļoši un skaidri, ka tur arī diži nav ko apstrīdēt. Nu, tā tas ir jāsaprot, un esam demokrātiska valsts, un ir labi, ka šī teorētiskā bāze arī nostiprinās. Es domāju, ka ir arī ļoti apsveicami, un tas man arī priecē, ka juristi ir nu, gan Zinātņu akadēmijās nostiprinājuši vairāk savas pozīcijas nekā tas bija pirms kādu laiku. Gan arī tas, ka nu, esiet pamanām arī šajā zinātnes lauciņā darbi, ja, parādās, un kā redziet, arī starp atzinībām ir iekļuvuši, tā kā tas mūs tikai priecē. Nu, vēlreiz tātad, ja nav neviena jautājuma, tad teiksim, neredzu rokas. Ja nav šajā brīdī jautājumu, tad teiksim paldies, un tad ceru, ka rītdien tiksimies klātienē. Zinātņu akadēmijas zālē, vai ne? Paldies, paldies jums. Liels paldies par uzklausīšanu un lai labs vakars. Jā, Redzēšanās līdz veiksmi arī rītdienai. tālāk. Paldies. Nu, jā, nu tad man ir atkal gods aicināt nākošo ziņotāju, tiešām Elita Grosmanu, kur pārstāvēs tātad nu, šos autoru kopu, kur ir sagatavos fundamentālo pētījumu Latvijas mākslas vēsturi, pirmais sējums, aizvēsturi un viduslaiki, 9. gada 1000 priekš Kristus līdz 1562. gadam. Nu, lūdzu, Rosmans kundze, jā, tad ir prezentācija redzama, pirmo slaidu acīm redzam pašu ziņotāju šajā brīdī. Un nedzirdam arī. Un pagaidām arī nedzirdam. Ne, jā, droši vien mikrofons Bet nav acīm, ieslēgts. nē, šķiet, ka laikam viltība bija tāda, ka mikrofons jāieslēdz pirms dalīšanās ar slaidrādi. Citādi nestrādā. Tā kā acīm redzot, ir jāiziet no slaidrādes režīma un jāieslēdz mikrofons, un tad jāatgriežas atkal. Tālāk, vai jums kāds Visticamāk, palīdz nedzird. tur? Referente nedzird. Jā, Bet referentes kolēģi Eduards Kļaviņš arī droši vien tur ir pat kaut kur tuvumā, tā kā mazliet jā, laikam redzam, kā viņi. ir pieslēdzies. Acīm redzot, izgājušanai brīdī laukā, nu cerams, ka veiksies. Kā un tāda, pateicoties pirmais runātājs arī Nevilša tehniska pauze, acīm redzot, ir Jā, iznākusi. acīm runā. Nu, nebūtu, es domāju, arī prātīgi teikt aicināt nākošo. Es domāju, nu gan jau cilvēki tur droši vien, ka cenšas novērst. Tur jābūt arī dēlam blakus, kas mēģina, acīm redzot, palaist. Es ceru, ka viņi ir iegājuši pirms tam ar to kompjūteru skaņu, ja, kad jums jāiet ar Mēs kompjūteru. jau to skaņu pirmīt dzirdējām. Dzirdēju, un tā To bija no turienes. nevajadzēja, skaņa bija. Tā kā tas noteikti atrisināsies, kur katru mirkli. Tagad laikam būs. Jā.
Tur seko līdzi. Mēs Nā, tagad dzirdam, jā. Jā, es atvainojos, tūlīt būs pieejama No pirmā. prezentācija. Jā. Par citu kārtas. Vai jūs esat? Vēl nē, bet mēs redzam uzrakstu, jums nav kamera ieslēgta, acīm redzot, jā. Mm, Nu, tur pastieties ikoniņai jābūt kamera un arī mikrofoniņš. mikrofoniņš tagad darbojas. Mikrofons ir ieslēgts, jā. Varbūt no mana. Nu, vēl. Bet pirmīt bija bilde. Tā kā noteikti ir vienkārši tagad jāieslēdz video. Aha, izslēgtā. un, Mēs jūs redzam tagad. Jā, Tagad tikai ekrānu vajag nošērot, jā. mm, un vai jūs esat ekrāna Jā, šobrīd? nu tagad ir, jā. Atbrauciet uz Paldies, jā. sākumu. Pirmais attēls ir. Varbūt ekrānu var uzlikt pa visu ekrānu to prezentāciju. Tas tur apakšā tā darīja. Mm, Nu labi, tas arī nav tik būtiski. Nu galvenais jau, ka variet. mm, Ir tāds ekrāniņš apakšā, tāds čestūrītis, tas tās ikoniņas uzzīmēts ir. To tad vajag uzklikšķināt. Tas bija apakšā. Šī ir augšā. mm. augšā uzraksts slideshow. Tur nu jau bultiņi ir pavisam tuvu klāt. Uz tā nospiediet. Mm. Ernest kursoru mazliet pa kreisi un uz augšu. Tur ir uzraksts slideshow. Un tas ļaus ieslēgt slaidrādes režīmu. Mm. Nu, kur tad ir slaids šo? Nu, ja nevar savādāk, tad apakšā labajā stūrī tāda glāzīte uzklikšķiniet uz to. Glāzīt, kur ir Nu, tur ir tā strīpai pa kreisi. Nu, te jūs esat jau pie strīpas apakšā ir viena labā stūrī. Tagad pa kreisi drusiņiet, redzat glāzīti tur. Nākošais tāds plus mīnus līnijas. Kreisā pusītē no tās plus mīnus zīmes. Pa kreisi. Oi, Jā. jā, jā, Tāpat. Uzklikšķiniet uz viņu. jā. Es saprotu, Viss kārtībā. tas ir PowerPoint. Es domāju, ka es zoomā, ko nesaprotu. Lūdzu, Grāsmans kundze, jā.
Labdien, Klausamies un jūs. piedodiet, ka tā sanāk, bet man saistība ar akmens laikmetu to visu izskaidro. Tas ir tāds smags materiāls. Un cienījamās un godājumie klātesošie, mans uzdevums jums pastāstīt par Latvijas mākslas vēstures pirmo sējumu, kas tika izdots pagājušā gadā, un ir tikai viena sastāvdaļa no daudz plašākas materiālu kopas, kurus jūs redzat. Ar zilo krāsu ir iezīmētas tās tēmas, kas tie periodi Latvijas mākslas vēsturē, kas jau ir izdoti, un pelēkajā zonā vēl palikuši ir, kā redzat, arī 3 grāmatas. Bet tagad ķersimies pie pirmā sējuma. Šeit jūs redzat, kādas izskatās šīs grāmatas, abas, kas ir izdotas gan latviešu un angļu valodā, pilnībā tulkotas, un grāmatas atklāšana notika pagājušā gada maijā, un notika Pētera baznīcā, kā jūs to redzat šajā attēlā. Tajā piedalījās, protams, visas iesaistītās personas, kuras jūs redzat šīs atklāšanas laikā, bet šeit viņas ir katra attēlota atsevišķi, un es sākšu ar Ievu Osi, vēsturnieci Baibu Dumpi, Irita Žējere, Baiba Vaska, tie ir un Imants Landsmanis, kas ir galvenie šī teksta un arī es pati autori. Bez tam svarīga persona ir galvenais redaktors Eduards Kļaviņš, tāpat māksliniece, maketētāja, tulki, kas varēja iztulkot šos sējumus, Stella Pelše un Valtis Bērziņš, Kristiāna Ābele, teksta redaktore, un Iveta Boiko, angļu teksta redaktore. Tāpat korektori Karina Horsta un dažādu citu jautājumu risinātāja Daina Lāce. Tagad pievērsīsimies pašai grāmatai, kuru ievada diezgan plašs historiogrāfiskais pārskats, un var pat teikt, ka mākslas vēstures pētniecība sākās ar tieši senāko periodu izzināšanu, nevis tieši tām katra laikmeta aktuālajām parādībām. Un šis iesākums ir saistīts ar paleolītu Latvijas mākslā, kas aplūkots sākot no vissenākā perioda paleolītā līdz pat 16. gadsimta otrai pusē. Un šeit jūs redzat arheoloģisko izrakumu laikā atklātos objektus, Ķentes pilskalnu, gan skats no augšas, gan arī pilskalna rekonstrukcija. Tāpat arī slavenās Āraišu baznīcas Ezera pils, gan realitātē, kā viņa izskatījās izrakuma laikā, kur starp citu man bija iespēja arī piedalīties izrakumos, un arī kā pils varēja izskatīt sākotnēji. Nākamā nodaļa ir veltīta
pilsētbūvniecībai, šeit Rīgas plāns, un arī citas Latvijas pilsētas, kuru plāni vēl ir nolasāmi vai atklāta izrakuma laikā. Ieva Ose ir pievērsusies nodaļai, viņa ir nodaļas autore, kas veltīta nocietinājumu sistēmai gan Rīgā, gan citviet Latvijā. Tāpat šajā sējumā ir samērā plaši aplūkota mākslas vēsturē sakrālā arhitektūra un, protams, viens no svarīgākajiem objektiem ir Rīgas doms, un šeit šajā attēlu kopā jūs redzat gan interjers, gan arī doma rekonstrukcija, kas tapa ar arhitekta Ilmāra Dirveika līdzdalību. Jā, šeit arī vēl tādas mūsu arhitektūras, viduslaika arhitektūras pērles, šīs skaistās Velves Svētā Pētera baznīcā Rīgā, un arī, protams, provinces baznīcas, kas viduslaikos tika celtas diezgan aktīvi, un ir liela daļa no tām ir saglabājusies. Tad Ieva Ose ir pievērsusies viduslaiku mūru nocietinājumiem, un jūs redzat šeit gan vairāk vai mazāk pazīstams objektus. Protams, Cēsis pieder pie tādiem klasiskiem un augstākajiem sasniegumiem. Tālāk seko viduslaiku tēlniecība. Tas ir kapitelis, kas ir redzams šajā attēlā. Diemžēl tieši šis kapitelis, pavisam viņi ir 4, bet tieši šis kapitelis ir zudis. Un nākamā nodaļa ir veltīta viduslaiku tēlniecībai, un mūsu sējums varbūt ir tāds, kas pievēršas pašiem senākajiem artefaktiem, kādi vien iespējami Latvijas teritorijā, iesākot jau ar paleolītu. Un tālāk, protams, arī tāda sistēmiski tiek apskatīti visi periodi līdz pat vēlajiem viduslaikiem. Šeit jūs redzat vienu no izcilākajiem gleznojumiem, kāds pie mums ir saglabājies. Tas ir Rīgas doma ziemeļu portāls. Tālāk seko lietišķās mākslas nodaļa, kur viena no galvenajām tēmām ir podniecība Latvijā no neolīta un šeit jūs redzat Baibas Dumpes rekonstrukcijas. Ļoti bagātīgs materiāls, kā redzat, lausku ir ļoti daudz, bet autorei ir izdevies rekonstruēt šos podus un, kā redzat, šo materiālu parādīt tikai schematiskā veidā, kā tas ir izskatījies, lai gan ir arī šādi pilnīgi dekonstruēti
varianti. Tālāk sako arī seko lieti turpinot lietišķās mākslas tēmu. Šeit ir arī senākie audumi, kādi ir saglabājušies. Un Baiba Vaska ir pievērsusies citām materiālam, metālam, kas saglabājas daudz labāk, un ir šeit redzami dažādi artefakti. Slavenās pūces saktas. Un šī pēdējā nodaļa Imants Landsmanis ir pievērsies pārējo periodu lietišķai mākslai, kas ir varbūt raksturīgi šim periodam, ka priekšmetu skaits ir daudz mazāks nekā tas bieži vien ir arheoloģiskā mantojumā, un viduslaiki ir pārstāvēti tikai ar nedaudziem artefaktiem. Un šeit jūs varat redzēt gan šīs slavenās bļodas, gan arī šis lukturis. Ar to es arī varu varbūt beigt savu stāstījumu un atgriezties vēlreiz pie jau izteiktā secinājuma, ka kaut kādā mērā tas, ka mēs uzsākām šo savu mākslas vēsturi ar paleolītu, ar pašu senāko periodu, kad Latvijā parādījās pirmie cilvēki, kas ienāca, kaut arī tie bija tādi sezonāli ienācēji, un izsekot tam līdz 16. gadsimta beigām. Jo līdz šim pārsvarā un arī igauņi, atšķirībā no igauņu kolēģiem, kuri joprojām ievada savu mākslas vēsturi, tagad jau viņi ir senatnē atkāpušies līdz 11. gadsimtam, mēs esam aizgājuši daudz senākā senatnē. Tā, paldies jums par uzmanību. Paldies! Darbs tiešām ļoti fundamentāls. Tas viņa tur rokā, klēpī. Tiešām ir milzīgs apjoms paveikts, un domāju, ļoti arī pelnīt, ļoti patīkami, ka viņš ir iznācis arī angļu valodā. Domāju, ka pasaulē ir jāzina arī par mūsu sasniegumiem senatnē, vai ne? Tātad sākot no šī laika. Varbūt kolēģi ir kādi jautājumi, ko jūs gribētu uzdot cienījamai Rosmans kundzei. Sakot, Kristiāna arī varbūt var atbildēt kaut ko par arī vienu no autoriem, kas šeit cits varbūt vairāk neredz. Jā, lūdzu. Šķiet, ka nav. Es tā vienmēr esmu domājis, tas, protams, nav gluži jautājums jums, bet varbūt man tas būtu interesanti, tieši tā skatoties no vēstures viedokļa, kā jums tas mākslas vēsturē izskatās. Jo vienmēr ir tāda, nevienmēr, bet pēdējā laikā varbūt ir drusku uzpeldējusi tā diskusija, kurā brīdī tad mēs ejam jaunajos laikos. Jo tradicionāli mums ir tas 1561. 62. gads, kad saprūk Livonija, izveidojas jauna situācija, tur Kurzem Zemgals hercogisti, cits politiskais dalījums, Pārdaugavas hercogisti. Cik es zinu, tad Skandināvijas valstīs vairāk vai mazāk turās pie reformācijas, tad tas laiks, kad reformācija. Un arī daži latviešu vēsturnieki, es arī tur atļāvos vienā darbā, man tā kā šķiet, ka tas pārejas periods tā kā būtu tā kā svarīgs to robežu novilkt ap 1500. gadu, vai ne? Un šķiet, ka tā reformācija tomēr ļoti daudz ko maina.
vai arī mākslas vēsturniekiem, nu, tomēr nevajadzētu tā kā skatīties, kad līdz reformācijai un tad pēc reformācijas, kas notiek, kā jums tas, no jūsu skatu punkta tas izskatās šajā brīdī? Nu, no mūsu skatu punkta jau faktiski nav nekāda problēma. Mēs faktiski līdz reformācijai arī aplūkojam šo materiālu. Runājot par 16. gadsimtu, jā, mēs it kā ietveram 16. gadsimtu arī, jo šis gadsimts viņš bija ļoti nenoteikts, un arī šī jaunā kārtība, viņa tik ātri nenostiprinājās. Bija dažādas reakcijas, un bija nemieru laiki, un šie jaunie laiki, viņi ienāca pamazām, un faktiski šis 1561. gads, nu, mums nav pretrunu, mēs viņu varam pieņemt kā pārmaiņu vēstnesi. Vēstnes, jā. Labi, paldies. Nu, varbūt vēl kāds kolēģis kaut ko grib pajautāt. Labi. Nu, ja jautājums rokas šajā brīdī neredz, arī ceru, protams, satikt jūs rītdien. Droši vien, ka rīt arī varbūt neformālā gaisotnē, kas sekos pēc sasnieguma pasākuma, jautājumi radīsies, varēs parunāt, padiskutēt. Tiešām paldies jums par šo lielo darbu. Paldies arī, kad arheoloģija novērtēt šie senie periodi, kas, manuprāt, jau šķiet ļoti interesanti. Labi, nu tad redzēju, šogad mums tie sasniegumi tiešām izdevās tā diezgan labi, manuprāt, apvienot dažādas humanitāro sociālo zinātņu jomas. Viens tad ir tiesību jautājumi, kas ļoti svarīgi, mākslas vēsturi un arī latviešu valoda, ja, kas ir pamanīt, kas arī mums ļoti būtiski pētījumi par latviešu valodu. Un tāpēc man ir gods aicināt Inu Druvietu ar ziņojumu par kolektīvā monogrāfiju latviešu valodas pastāvībā, latviešu valodu pastāvībā un mainībā, norises, tendences, prognozes. Lūdzu, profesor. Esiet sveicināti. Man ir liels gods pastāstīt par mūsu zinātniskās grupas darbu aizvadītajā gadā, pareizāk sakot, aizvadītajos 3 gados. Un šī gada darba rezultāts ir jau minētā zinātniskā monogrāfija. Tūlīt es centīšos dalīties ar ekrānu. Sakiet, vai jūs redzat, tūlīt būs pilnekrāns? Jā, redzam, tikai atkal vajadzētu, pilnekrāns ir arī, jā, tā kā viss kārtībā. Jā, tātad jūs redzat šīs grāmatas nosaukumu, bet pirms es pastāstu par to, ko mēs šajā grāmatā esam vēlējušies pateikt, es gribētu teikt dažus vārdus arī par valsts pētījumu programmu, kuras ietvaros šis darbs ir tāds. Mūsu projektam bija izvirzīts mērķis paplašināt zināšanas par mūsdienu latviešu valodas lietojumu un attīstību. Un jūs redzat arī pārējos uzdevumus, jo mēs to īstenojam kā 4 apakšprojektu loku. Turpmāk es vairāk runāšu par to, ko mums izdevās paveikt apvienojot 1. un 3. apakšprojektu pētniekus, bet šajā reizē es gribētu izteikt lielu pateicību arī 2. apakšprojektu vadītājai Dancei Markuj, kas kopā ar komandu pētīja gan bērnu un jauniešu valodas prasmi, gan arī valodas lietojumu diasporā, un arī šajā apakšprojektā ir vairāki raksti, vairākas rekomendācijas izglītības īstenošanas iestādēm, un tāpat paldies 4. apakšprojektu vadītājiem Mārim Baltiņam par ieguldījumu latviešu terminoloģiju zinātnisko principu izvēli. Tātad mums bija 4 apakšprojektu vadītāji, Līta Lauze, Dace Markus, Māris Baltiņš un es pati, un strādājām, kā savulaik teica Edzelijs un Mielenbaks, pilnīgā saziņā un saskaņā cits ar citu, un kā mūsu darba rezultāts bija vairākas monogrāfijas
fotogrāfijas, ne tikai muzejā. Un tāpēc šajā reizē es īpaši gribētu ciltināt otrā apakšprojekta ietvaros izveidoto monogrāfiju terminoloģija, teorija, vēsture, prakse. Paldies zinātniskajam redaktoram un sastādītājam Mārim Baltiņam. Diemžēl šis darbs iznāca tikai aizvadītā gada decembrī, tādēļ nevarēju pretendēt uz gada sasniegumu, bet es noteikti gribētu teikt, ka tas varbūt ir pat 10 gadas sasniegums, jo grāmata ir ļoti apjomīga, gan arī 500 lapuses. Grāmatā ir gan terminoloģijas teorijas, gan vēstures, gan dažādu nozaru terminoloģijas apkopojums, gan arī tīri praktiski norādījumi, kas ir noderīgi mūsu terminoloģijas veidotājiem. Paldies arī Latviešu valodas aģentūrai, jo mūsu valsts pētījuma programma bija viena no nedaudzajām, kas sadarbojas ar valsts institūciju, tātad ar Latviešu valodas aģentūru, un viņi ir sagatavojuši sabiedrības aptaujas rezultātus, kas ļoti lielā mērā veidoja arī faktoloģisko materiālu, datus mūsu teorētiskajam pētījumam. Ar šo projektu arī pazīties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā Valoda LV. Un lūk, šeit ir šis darbs, par kuru pastāstīšu nedaudz sīkāk. Tātad samērā apjomīgs pētījums, 13 autori, plašs kopsavilkums angļu valodā, un es īpaši gribētu uzsvērt, ka jau varam runāt par dialoģiju, jo pirms 3 gadiem iznāca mūsu pētījums Latviešu lingvistiskā attieksme, vērtības, pārliecība, prakse. Liela daļa autori pētīja paši, kas veidoja arī jaunāko pētījumu, un mēs šajā pētījumā iezīmējām virzienu, kas ir ļoti nozīmīgs arī praktiskajā valodas politikā. Tātad, kāpēc joprojām 35 gadus pēc neatkarības atjaunošanas mums ir problēmas tieši ar pašu latviešu attieksmi pret latviešu valodas lietu. Publiskā komunikācijā, saziņā ar kaimiņiem, saziņā ar pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot intervijas plašsaziņas līdzekļos. Un šajā darbā mēs jau gājām tālāk. Protams, kā mums visiem nācās ne tikai rakstīt monogrāfiju, bet arī veidot zinātniskus rakstus, lasīt referātus starptautiskajās konferencēs. Tas viss ir paveikts ar uzveidu projektu ietvaros, ir aizstāvēt 2 promocijas darbi, sagatavot vēl 2, 1 maģistra darbs un arī speciāli žurnāla lingvistika, lektika speciāla izglītības. Kādas tad ir nodaļas šajā pētījumā par latviešu valodu pastāvībā un mainībā? Vispirms par mūsu filozofiju šo darbu veidojot. Mēs zinām, ka nedrīkstam skatīties uz latviešu valodu tikai no viena aspekta, no viena skatu leņķa. Mums ir svarīgi saprast, kā mēs izskatāmies vēsturiskā un globālā kontekstā, kas ir atkarīgs no likumiem, kas ir atkarīgs no mūsu spējas mācīt latviešu valodu gan skolēniem, gan pieaugušajiem, gan dzimtās valodas runātājiem, gan pārējiem, un kas ir atkarīgs no sabiedrības, no lingvistiskās attieksmes. Un tādēļ dažādi nozaru pētnieki, gan valodnieki, gan antropologi, gan vēsturnieki mēģināja paskatīties uz latviešu valodas pašreizējo situāciju no skatu punkta, kas pārsniedz mūsu līdzšinējo priekšstatu par to, ka valoda galvenokārt jāanalizē strukturāli, vēsturiski. Šī ir sociolingvistiska pieeja. Tātad, kā jau jūs redzat no nodaļu virsrakstiem, mēs aplūkojām valodas būtību vēsturiskā un globālā kontekstā, mēģinājām noskaidrot latviešu valodas ilgtspējas ekstralingvālos nosacījumus, mēģinājām paskatīties, kā ir izmantojamā antropoloģija, kognitīvā lingvistika, psiholingvistika, situācijas analīzei, un arī salīdzinājām mazo etnosu valodas vērtību aspektā. Mūsu pētījums ir viens no pirmajiem, kurā zinātniskā līmenī ir analizēts tāds jauns fenomens kā vieglā valoda, pretstatā sabiedrībā uzvirmojošām kaislībām. Bērnieku laikiem ir skaidrs, ka vieglā valoda ir cienīgams literārās valodas paveids, kas ir domāts nevis slimpiem skolēniem, bet cilvēkiem ar uztveres traucējumiem. Mēs paskatījāmies, kā latviešu valodu un Latviju redz ārvalstnieki,
kas viesojas Latvijā, un arī aplūkojām, cik ļoti latviešu valodas kultūras nostādnes ir saistītas ar ideoloģiju, un, protams, tā kā sociālajie mediji vai sociālās tīklošanās vietnes ieņem ļoti nopietnu vietu mūsu diskursā par valodu, īpaši pētījumi arī tos. Pašreiz daudz runājam par angļu valodu kā iespējamu risku latviešu valodas kvalitātei, pagaidām neeksistēns, arī tas ir īpaši jāuzsver, un šeit Justīna Bundare mums lieliski parādīja arī jauniešu attieksmi. Izrādās, ka pagaidām mums nav pamata bažām, ka latviešu valoda netika novērtēta. Vairāk raksti tika veltīti terminradas un terminogrāfijas problēmām, arī salīdzinot latviešu un lietuviešu terminogrāfiju. Valoda jau nav tikai vārdi, valoda ir arī rakstītais teksts. Pašlaik mēs daudz lietojam emociju zīmes, reālī zīmes, arī tas ir zinātniski pētāms, tas ir šajā darbā. Un praktiskajā daļā ir liels raksts par jaunāko notikumu, kas satricināja Latvijas valodas politikas telpu līdz vārīšanās temperatūrai. Tās ir debatas par Eiropas parlamentu, par valodu priekšvēlēšanu aģitācijā. Soli pa solim izgājām cauri šai diskusijai, kas tiešām rāda, ka latviešu sabiedrībā valodas politika ir ļoti aktīvi pārspriests jautājums. Un mums tas ir jāskata no teorijas viedokļa, jāprognozē, kāda varētu būt šo procesu ietekme. Un kā jau jūs to esat pamanījuši, mums pašreiz ir ļoti augsta sabiedrības temperatūra saistībā ar sociolingvistiskajiem procesiem. Tā tas bija 2024. gadā, un šī gada pirmie 2 mēneši rāda, ka šis gads noteikti būs tikpat karsts. Gribētu teikt lielu paldies arī tiem, kas veicināja šī darba izdošanu un sagatavošanu, tātad mūsu recenzentiem, redaktoriem, projektu atbalstītājiem, jo darbs, mūsuprāt, ir arī ļoti līdz. Darbs ir viegli lasāms, un tas mūs stimulē veidot arī nākamo pētījumu. Ja Dievs un Latvijas zinātnes padomu dos, tad šai triloģijai pievienosies piecsējums, jo mūsu grupa ir gatava padziļināt pētījumus un skatīties uz latviešu valodu vēl dziļāk un vēl plašāk. Paldies atbalstītājiem, paldies jums, ka mums klausījāt. Jā, paldies, Druvietis kundze, par ziņojumu. Viss šodien tā ļoti korekti iekļaujās laikā, arī jūs tajāt, gan tiešām par ļoti apjomīgiem pētījumiem iet runa. Nu, lūdzu, tad jautājumu Druvietis kundzei par latviešu valodu. Domāju, tēma ļoti aktuāla mums visiem. Jā, nu, varbūt, kamēr kāds domā, kamēr jūs runājat, es sāku domāt arī par to, kaut kad nesen lasīju arī par Vācijas problēmām, nu, šajā mūsu traujajā laikmatā arī, nu, tātad ienāk šie internets vai ne, e-pasta saziņu un tā tālāk, ka vācieši ir zināmā mērā satraukti par to, ka jaunā paudze slikti māca rakstīt, ka teikums, kas sastāv no 4 vārdiem, nu, es esmu mācījies vācu valodu, man tā kā grūti iedomāties, ka šie garie vācu teikumi, kur izteicējs ir pašās beigās, ir grūti uztvert jēgu, kā šo teikumu var uzrakstīt ar 4 vārdiem. Un arī grafiskas zīmes bieži vien, kas aizstāja vārdus, tur parādās smaidiņi un tā tālāk. Un domāju tā par mums, par Latviju, nu, man bija tāds milzīgs kompliments, nezinu, pats par savu valodu neesmu nekādā sajūsmā, bet kādreiz mūs arī šeit, domāju, arī šodien klātesošais dzēnieks Jānis Rokpelns sacīja, zini, Gunti, tev ir tāda bagāta valoda, es uzreiz tā kā atpazīstu savējo, bet tā doma bija tāda, nu, ka mēs esam tomēr tā vecā paudze, ne, kur bērnībā un jaunībā daudz lasīja grāmatas, un līdz ar to mums tā valoda ir bagātāka. Kā jums tur rādās, vai tā ir problēma arī latviešu valodā, un ja ir, tad, nu, cik tālu viņi ir progresējusi, ielaista, vai varbūt arī nav, vai tur kaut kas ir mainās. Pēc jūsu pētījuma arī parādījās šī tēma. Tas tiešām bija
ļoti nopietnas aspekts mūsu pētījumos, gan pirmajā, gan otrajā. Jā, mēs neesam izņēmums, esam globālajā pasaulē, jo tik tiešām šī problēma ir aktuāla visur. Pat tādu starptautisku valodu valstīs kā Vācijā, Francijā, Spānijā, Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs, visur runā par vienu to pašu, un tas ir tik tiešām taisnīgi, ka mēs lēnām sākam atgriezties vizualizācijas laikmetā, piktogrammas un aluzīmējums sāk aizstāt rakstītu tekstu, un ir aizvien grūtāk uztvert sarežģītas konstrukcijas, nenoliedzami arī ir pamats runāt par zinām valodas primitivizāciju. Ja tas ir sarunas līmenī, tā ir pārējoša parādība, kas var pastāvēt paralēli, bet nelēma būtu tad, ja mūsu jaunā paudze prastu sazināties tikai šādā veidā. Ja tas ir tikai neformālās saziņas gadījums, tad bažām nebūtu vietas. Jā, bet, protams, tas ir ģimeņu skolotāji nepadarītais darbs, bet nekur pasaulē nav recepts, kā to pārvarēt. Acīm redzot, šeit ir kopīgs darbs gan mācību grāmatu veidotājiem, programmu sastādītājiem, arī sociolingvistiem. Tā ka katram no mūsu puses būtu jādara viss, lai tiešām mēs nezaudētu šo valodas izjūtu, valodas spēles prieku, pēc iespējas bagātāk sinonīmiju, frazeoloģiju, bet tas nekur nelīdzēs, ja mums nebūs nodrošināts valodas lietojums. Valoda var būt izkopt līdz perfekcijai, bet ja tā nekļūs par saziņas valodu starp visiem Latvijas iedzīvotājiem, ja joprojām publiskajā telpā mums pastāvēs citas valodas dominance, tad valodas lūkšana. Paldies, jā. Nu, varbūt vēl kāds jautājums par šo tēmu. Latviešu valodu, latviešu valodas perspektīvas. Jā, nu labi, šķiet, ka jautājums vairāk arī neredz, tad paldies, Druvietes kundze, par uziņu. Jā, Ivars Kalviņkungs, jā. Man ir, Druvietes kundze, tāds jautājums, kas, protams, ir aktuāls bijis visu laiku, un arī pat pagājušajā nedēļā, kad bija Saeimas Baltajā zālē tāda eksperta sanākšana par to, kā augstākā izglītība jāattīstās Latvijā, kārtējo reizi pacēlās jautājums par zinātnes valodu un latviešu valodu un šo te konfliktu. Kā jūs raugaties uz to, vai mums, teiksim, ir vai nav jāpiekāpjas vai teiksim, otrādi jāpriecājās par to, ka pie mums strādā, piemēram, kādi ārvalstu profesori, kas latviešu valodu nezina, un ka mums, piemēram, arī visus mūsu darbus ekspertē ārvalstu eksperti, līdz ar to tas teksts jāraksta, nezinu, kāpēc divās valodās, nevis vienā. Nu, ja jau ir angļu valoda, pieņemsim, ir zinātnes valoda, tad raksta vienā valodā. Ja mēs uzskatām, ka Latvijā atbilstoši valodu likumam ir jāraksta latviski, nu tad latviski, bet kāpēc abās valodās? Jā, arī par šo jautājumu mēs esam daudz rakstījuši. Man ir diezgan stingrs viedoklis šajā ziņā. Konflikts ir novēršams, ja vispār tāds pastāv, jo ik viens no mums var sazināties gan latviešu, gan angļu valodā. Un, ja mēs vēlamies uzturēt nacionālo zinātnes telpu, mums šādas prasības būtu jāizvirz arī vēlētajiem akadēmiskajiem personālam, pilnīgi noteikti augstskolu un zinātnisko institūciju vadītājiem par zinātnisko personālu, kas piesaistīts no ārzemēm, varētu diskutēt. Pilnīgi noteikti nedrīkstam pieļaut situāciju, kad Latvijā strādājuši speciālists nevar par savu tēmu izteikties latviešu valodā, tātad viņš nestrādā Latvijas sabiedrībai, viņš strādā zinātnē, bet nevis tēvijai, mums vajag abus, pilnīgi noteikti. Un ko mēs varētu darīt, lai mēs pārvarētu šo šķietamo lingvistisko plaisu?
Uzreiz jau saka, ka tik tiešām tādas nav, bet mums ir jāsaprot, kā šīm valodām sadzīvot. Šeit arī ir diezgan skaidrs recepts no citu valstu piemēriem. Runājot par valsts pētījumu programmām un Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu programmām, mans viedoklis būtu tāds, ka valsts pētījuma programma ekspertīzes tomēr būtu jāatstāja pašas Latvijas pētnieku ziņā. Nedomāsim, ka visiem pastāv interešu konflikts, varam atrast risinājumu, lai mums nebūtu pārāk šie savi pieteikumi valsts pētījuma programmā citā valodā, citu valstu ekspertiem. Runājot par fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem, tas ir citādi. Tur mēs tiešām strādājam vairāk zinātnē, nevis tēvijai, īpaši eksaktajās zinātnēs varētu būt pieļaujams monolingvisms angļu valodā. Jautājums ir par humanitārijām zinātnēm. Bet atkal nav jāizgudro ritenis no jauna. Paskatāmies kaut vai uz tādām augstskolām kā Lēven, uz tādām augstskolām kā Berlīnē un tam līdzīgi. Problēmas būtībā nav, ja mēs paši to neradām, ja mēs skaidri apzināmies, ka tomēr mēs esam Latvijas zinātnieki, tad mums ir jāatsakās no dažām absurdām prasībām. Citā jomā savukārt prasībām jābūt stingrākam, kādam mēs to esam pateikuši savos rakstos, tā kā lēmumu pieņēmējiem atliek izlasīt, vai nu piekrist vai nepiekrist, bet tad vismaz argumentēt piekrist. Paldies. Gunti, vai drīkst? Protams. Jā, diemžēl mēs nevaram atrast kaut kā rociņu. Šim datoram laikam ir pazudusi. Es piekrītu tam, ko Ina Druviete teica, bet tā kā Ivars Kalviņš pieminēja šo Saeimas sanāksmi, es gribētu teikt, ka tas bija ļoti tā tendenciozi gribētu sacīt, ka pēdējā sadaļā, kur bija paredzēts runāt par latviešu valodu augstākajā izglītībā, nebija aicināts neviens, pat neviens sociolingvists. Neviens. Neviens valodnieks, jā. Diemžēl tam tas notika. Mums, protams, paralēli bija arī Jāņa Enzelīna piemiņas konference, bet, ja būtu kāds aicināts, tad viņi droši vien būtu kaut vai Ina Druviete. Bet tas bija tā ļoti jocīgi. Labi, paldies par repliku. Šķiet vairāk rokas neredz, ne virtuāls, ne īsts fizisks rokas. Jā, es domāju, šī nelielā diskusija, kas tur izvērtās beigās, arī domāju, ka tas tikai parāda to, cik tomēr ir vajadzīgi šādi pētījumi, cik ļoti ir vajadzīgs arī humanitārās zinātnes tieši nācijas pastāvēšanai, pilnvērtīgai, pilnesanīgai pastāvēšanai. Tā kā paldies par darbu, par pētījumu. Tā kā esmu, gan runātāji, gan arī, protams, autoriem, kas to ir paveikuši. Labi, paldies. Tad šodien dienas kārtības tie pamat jautājumi ir izrunāti. Pēdējais tātad ir, kā vienmēr, dažādi, tātad cita ar nodaļu dzīvi saistīti jautājumi. Uz dažādo šķiet nekas tāds būtisks nav, darba plānu esam izsūtījuši, tātad nekāda tāda liela iebilduma nebija. Tas nenozīmē, ka viņš būs tikai tāds, kā tas ir paredzēts. Kā jau mēs runājām, apspriežot darba plānu, idejas bija ļoti daudz. Jācenšas viņas īstenot, droši vien, ka vajadzēs kaut kad sarīkot arī kādas ārkārtas sēdes, bet tas viss notiks. Domāju, ceru, ka mums izdosies. Galvenais, kas ir, tātad šajā brīdī aktualitāte numur 1, man ir jūs visus jāaicina rītdien, tātad 14. Zinātņu akadēmijā, 3. stāvā, portretu zālē, tātad notiek zinātnes sasniegumu godināšana. Lūdzu, esiet klāt, vai kā laureāti, vai arī kā viņu godinātāji, atbalstītāji, tā kā arī nākošie laureāti, droši vien nākošā gadā ļoti jauks pasākums, visi esiet gaidīt, laipni aicināt. Ja Vēra ir pieslēgsies, tad varbūt, kad Vērai vēl kaut kas piebilstams ir parasti, ja es kaut ko esmu aizmirsis. Vēra varētu papildināt. Vērai arī nav tieši šajā brīdī klāt. Labi, tad varbūt kādam vēl no jums ir kas piebilst. Jā, Vēra ir. Jā, man vienkārši sveši datori šodien un bišķi
Piebilstams tikai viens, man ir atsūtīta tikai viena atskaita par pagājušā gada darbu. Neslēdzās kameras, ļoti atvainojos, bet noteikti ceru arī visu satikt rīt. Un jā, respektīvi sūtam varbūt atskaitīts par pagājušo gadu zinātnisko darbību, lai varu nokomplektēt mūsu nodaļas locekļu, tātad šo veikumu pagājušajā gadā. Var sūtīt arī par iepriekšējiem. Ne tikai par pagājušo, ja ir sagatavoti un ir šie failiņi gatavi, tad sūtiet visu, ņemšu pretī. Paldies un tiekamies rīt. Tikai viens mazs labojums, nevis varbūt sūtiet, bet sūtiet. Par pagājušo noteikti sūtiet, bet jā, Jā. to, kas iepriekš, tad var arī. Jā, paldies. Labi, tātad vēl mirkli, varbūt kādam ir kas piebilstams. Ja nav, tad paldies, kad atradāt laiku, ka pieslēdzāties. Domāju, ka bija interesanti sēdi, bija interesanti uzklausīt. Paldies, protams, laureātiem, ziņotājiem. Uz tikšanos tad rītdien klātienē mūsu augstceltnē. Visu to labāko. Visu labu. Laimīgi.